Dievs jūs svētī. Mēs vienmēr cītīgi mācāmies patiesību. Protams, ir svarīgi mācīties, bet vai nav svarīgi arī to pielietot praksē? Kad mēs studējam Bībeli, mēs varam atrast Ābrahāma ģimenes vēsturi. Kam mēs tiekam pielīdzināti Ābrahāma ģimenes vēsturē? Mēs, kas esam apsolījuma bērni, tiekam pielīdzināti Īzākam. Ko nozīmē vārds Īzāks? Tāpēc es uzmanīgi paskatījos uz biedriem, domājot, kurš smejas visvairāk. Cilvēki saka, ka kļūstot vecākiem, mēs smejamies mazāk un mazāk. Taču kā ir ar mazuļiem? Viņi plaši smaida pat tad, kad tiek baroti savu māšu rokās. Ir daži mazuļi, kas smaida pat guļot. Tāpēc es domāju, ka būtu labi, ja visi Ciānas bērni smaidītu biežāk. Vai mēs nedodamies uz mūžīgo debesu valstību? Mēs dodamies uz Dieva valstību. Kā jūs jūtaties, kad jūs domājat, ja es šodien darīšu evaņģēliju nedaudz vairāk, es saņemšu atalgojumu debesu valstībā? Ja rīt ir diena, kad saņemsiet prezidenta balvu, kā jūs justos šodien? Jūs būtu sajūsmā. Jūs būtu satraukti visu dienu. Jūsu sirds degtu sajūsmā. Ja mēs rīt kļūsim par debesu karalisko priesterību, kādām vajadzētu izskatīties mūsu sejām? Vai mūsu lūpām vajadzētu tikt vilktām uz leju, veidojot nopietnu seju? Mēs esam Jeruzalemes, mūsu debesu mātes, dēli un meitas. Dievs mūs ir pielīdzinājis Īzākam, kura vārds nozīmē smiekli. Vai nebūtu labāk, ja mūsu Ciānas ģimenes locekļiem būtu priecīga sejas izteiksme, nevis nopietna? Tāpēc es vēlētos jums uzdot jautājumu. Es redzu, ka jūs jau esat ļoti priecīgi vēl pirms es jums uzdodu jautājumu. Cilvēki saka, ka smejas ne tikai cilvēki, bet arī daudziem dzīvniekiem ir savi smiekli. No daudziem dzīvniekiem, tā kā Dievs evaņģēlija darbiniekus salīdzināja tieši ar vēršiem, ļaujiet man šodien uzdot jums jautājumu par vēršu smiekliem. Kā smejas vērsis? Kā jūs to raksturotu? Kā es gaidīju, Ciānas bērni ir inteliģenti un gudri. Jūs visi zināt atbildi. Atbilde ir vuhaha. Korejā ķīniešu rakstu zīme vu nozīmē vērsis. Tātad, kad vērsis smejas, tas ir vuhaha. Šodien, kad mēs domājam par visām ciešanām un grūtībām, ko Jeruzaleme, mūsu debesu māte piedzīvojuši šīs zemes savu bērnu dēļ, tas salauž mūsu sirdis. Tomēr šodien, lai mums ir gaišs smaids uz mūsu lūpām, lai bērnu spožums varētu palikt atmiņā mātes sirdī. Šī iemesla dēļ es sāku domāt, es ceru, ka visi Dieva bērni nāks uz Ciānu, lai viņi vienmēr varētu būt gaiši un priecīgi, pilni ar smiekliem. Mūsu Dievs ir gandarīts tikai skatoties uz jums, kas esat izklājuši piknika segas un baudat pusdienas. Tāpēc dzīvosim harmonijā ar saviem brāļiem un māsām. Tā vietā, lai strīdētos par to, kuram ir taisnība, būsim saudzīgi viens pret otru, piekāpsimies viens otram un būsim vienoti viens ar otru. Kad Ciānā nekad nebeidzas prieka un dziedāšanas skaņas, kurš būs priecīgs? Kura prieks tas būs? Protams, tas būs mūsu prieks, bet patiesībā debesu tēvs un debesu māte būs 100 un pat 1000 reižu priecīgāki par mums. Tāpēc es ceru, ka mēs visi daudz smaidīsim un smiesimies Ciānā. Vai drīkstu jums uzdot vēl vienu jautājumu? Šajā pasaulē ir daudz akadēmisko grādu, kā piemēram bakalaura, maģistra un doktora grāds.
Ja jūs turpināt mācīties, vai jūs neiegūstat augstāku grādu? Tomēr vai jūs zinājāt, ka ir grāds, kas ir augstāks par doktora grādu? To var atrast tikai Korejā. Vai kāds zina par šo grādu, kas ir atrodams tikai Korejā? Augstākais izglītības līmenis nekā doktora grāds ir Bāba Sah grāds, kad mani pacienā ar maltīti. Ārzemju biedri noteikti brīnās, ko tas nozīmē. Tā kā tas ir tikai Korejā, viņi to var nesaprast. Tomēr ir vēl augstāks grāds. Ir vēl viens grāds, ko piešķir tiem, kas ir sasnieguši augstāku izglītības līmeni. Vai jūs zināt, kas tas ir? Ir Gamsa, pateicības grāds. Gamsa tiek piešķirts tiem, kas ir sasnieguši augstāku izglītības līmeni. Tāpēc, ja mēs šodien varam pateikties tēvam un mātei, vai mēs nevaram teikt, ka mūsu izglītība jau pārsniedz maģistra un doktora grāda līmeni pasaulē? Starp citu, ir vēl viens grāds, kas ir pat augstāks par Gamsa. To piešķir tiem, kas sasnieguši vēl augstāku izglītības līmeni. Tas ir tas, ko mēs darām visu laiku. Virs pateicības grāda ir Bongsah, kalpošanas grāds. Vai mēs nekalpojam cilvēkiem pasaulē dažādos veidos, kā piemēram, mācot viņiem Dievu vārdu un patiesību un veltot viņiem smaidu? Ir arī brīvprātīgo talkas apkārtējai videi. Kalpošanas pakāpe Bongsah tiek piešķirta cilvēkiem, kuri vispirms domā par citiem. Cilvēkiem pasaulē ir maģistra vai doktora grādi, bet mums ir vēl augstāki grādi. Bāba Sah, Gamsah un Bongsah. Vai tas nav pietiekami, lai teiktu, ka Dieva bērni ir izcili pasaulē? Šodien iemesls, kāpēc es jūs uzmanīgi aplūkoju, bija tāpēc, ka es gribēju redzēt, cik bieži jūs smaidat un smejaties kā Īzāks. Šodien jums ir jāatsakās no visām aizvainojuma sajūtām, kas jums bija sirdīs, un pārpratumiem, kas jums bija ar citiem biedriem. Kur mēs ieiesim tuvā nākotnē? Mēs ieiesim debesīs, bet nav tā, ka mēs tur iesim un strādāsim par sētnieku, vai ne? Mēs kļūsim par karalisko priesterību. Pat ja mēs rīt saņemsim valdības apbalvojumu, mēs šonakt nevarēsim aizmigt no tik lielas sajūsmas. Tāpēc šodien, kad mēs domājam par mūžīgo atalgojumu, ko saņemsim debesu valstībā, mēs nekad nedrīkstam zaudēt prieku, bet vienmēr būsim dzīvespriecīgi un gaiši. Tāpēc Ābrahāma ģimenē Sāras bērna vārds bija Īzāks. Tāpēc, dzīvojot savu dzīvi, mēs nedrīkstam zaudēt smaidu, bet pielikt pūles, lai mūsu sejās būtu smaids. Šodien es izlasīju īsu rakstu internetā. Tas bija par cilvēka smadzenēm. Cilvēki parasti domā, ka smadzenes sāk novecot, kad viņi sasniedz 30 gadu vecumu. Tomēr tā nav absolūta taisnība. Kad es izlasīju teikumu, kurā bija rakstīts, tā ir nepareiza teorija, es pamodos. Tur turpināja skaidrot, jo vairāk mēs trenējam mūsu smadzenes, jo vairāk ceļu veidojas no jauna. Tāpēc neatkarīgi no jūsu vecuma, neatkarīgi no tā, vai esat vecs vai jauns, strādājiet smagi un esiet aktīvi visā, ko darāt. Tad jūs varat kļūt par labāku cilvēku tajā jomā. Es ienācu īsi to izlasīt internetā. Tāpēc smiesimies biežāk.
Tā ir taisnība, ka jo vecāki mēs kļūstam, jo vairāk mēs zaudējam smaidu. Ja mēs smaidīsim 1, 2 un 3 reizes, mēs smaidīsim biežāk. Mums pie tā vajadzētu pierast. Mums nevajadzētu rīkoties pretēji. Tā vietā, lai šodien un rīt būtu drūma seja kā tam, kurš nonāks ellē, uzvilksim gaišu seju kā tas, kurš dosies uz debesīm. Padomāsim, rīt, kad es došos uz debesīm, es plivināšu savus spārnus un lidošu cauri visam visumam. Es lidošu no Veneras uz Neptūnu, kā sperot 1 soli. Tā kā es esmu Dieva bērns, es kļūšu par karalisko priesterību. Mums vajadzētu priecāties dienu no dienas, domājot par ieiešanu debesu valstībā. Tomēr daži cilvēki ir pārāk koncentrējušies uz jautājumu, kā es varu atrisināt šo problēmu rīt. Kāpēc jūs par to uztraucaties? Dievs teica, ka rītdiena pati par sevi uztrauksies. Brāļi un māsas, rītdiena uztrauksies pati par sevi. Tas ir arī bauslis, ko Jēzus mums deva Bībelē. Neuztraucieties pārāk daudz par rītdienu. Drīzāk priecāsimies par to, ka mēs dodamies uz debesīm un ka mēs tagad esam debesu tēva un mātes mīlestībā. To darot, visiem Ciānas bērniem vajadzētu sagādāt viņiem prieku. Rezultātā vai Ciānai nevajadzētu būt vietai, kur dziedāšanas, pateicības, prieka un līksmības skaņas nekad nebeidzas, kā tas ir pravietots. Mums vajadzētu pielikt pūles. Mūsu smadzenēm vajadzētu pierast pie pareizā ceļa. Kad jūs sākat mācīties galda tenisu, sākumā jūs varat justies neērti, grozot savu ķermeni, un jūs nevarat pareizi trāpīt pa bumbiņu vai sūtīt to tur, kur vēlaties. Tomēr, ja jūs praktizēsiet 1 reizi, 10 reizes, 100 reizes un pat 1000 reizes, jūs pie tā pieradīsiet. Jūsu stāja uzlabosies, un jūs varēsiet novirzīt bumbiņu tieši tur, kur to vēlaties. Tas attiecas arī uz mūsu smadzenēm. Tāpēc tā vietā, lai smietos tikai ar muti, vuhaha, padarīsim laimīgas mūsu smadzenes. Smadzenes, šodien ar jums notiks kaut kas patiešām labs. Jūs rīt dosieties uz debesīm. Vai jums nepatīk debesu valstība? Protams, tā ir lieliska vieta. Nav vairs ne nāves, ne sēru, ne sāpju. Tā kā mēs dosimies uz tik brīnišķīgu vietu, vai ir kāds iemesls, kāpēc mums vajadzētu saraukt pieri, savilkt lūpas spēcīgi uz leju, veidojot nopietnu seju? Kāds ir mūsu vārds? Mēs esam Īzāks. Īzāks nozīmē smiekli. Lūdzu, turpiniet teikt savām smadzenēm, ka jūs dodaties uz debesīm. Mums ir jāturpina dot šis signāls mūsu smadzenēm, lai tās varētu atcerēties un domāt, ak, jā, es ieiešu debesīs. Kad es tur došos, es dzīvošu fantastisku dzīvi. Dzīve uz šīs zemes ir nekas salīdzinājumā ar to. Vai debesu tēvs un debesu māte nenāca uz šīs zemes, lai dotu mums šo cerību? Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Padomājiet par to, kas ir debesīs. Viņi to vienmēr ir uzsvēruši. Šodien es patiesībā gatavojos kopā ar jums studēt patiesību par dzīves arhitektu. Kas ir dzīves arhitekts? Pat projektējot māju, arhitektam ir jāsastāda katrs plāns, kur likt logus, cik celtnē būs stāvi, lai uzceltu kārtīgu māju. Dievs, kas ir dzīves arhitekts, veidoja šo dzīvi. Dzīve, ko Dievs ir paredzējis, nav tikai 1 gada plāns. Dievs nav izstrādājis plānu 15 gadu dzīvei, bet gan mūžīgās dzīves plānu. Ar ko Dievs paveica šo plānu? Tāpēc mums ir Dievs māte. Kā jūs visi zināt, muša dzīvo tikai 1 dienu un tad nomirst. Tāpēc cilvēki saka, ka aizskarojošākais izteiciens mušai ir teikt, tiksimies rīt. Tā kā muša rīt vairs nedzīvos, teikt, tiksimies rīt, kļūst par ļoti aizvainojošu mušas apvainojumu. Kāds ir iemesls, kāpēc muša var dzīvot tikai 1 dienu? Tas ir tāpēc, ka tās mātes dzīves ilgums ir aptuveni 1 diena.
Tad kā ir ar cilvēkiem? Vai mēs nedzīvojam apmēram 70 vai 80 gadus? Cilvēki saka, ka cilvēki dzīvo tik ilgu mūžu, jo mūsu fiziskās mātes nodod mums šādu dzīves garumu. Tad padomāsim par mūžīgo dzīvi. Daudzas reizes Bībelē Dievs saka, es jums došu mūžīgo dzīvību. Dievs, dzīves arhitekts, ir paredzējis visu dzīvi tā, lai tā tiktu mantota caur mātēm. Neviens nevar mainīt šo dizainu. Dzīvību var dot tikai tad, kad ir māte. Jau ir pierādīts, ka bērniem tiek nodoti tikai mātes mitohondriju gēni. Es neesmu bioloģijas eksperts. Tomēr, aplūkojot šo zinātnisko faktu, mēs varam sev pajautāt, ja debesu māte neeksistē, vai mums būtu kāds cits iespējams veids, kā iegūt mūžīgo dzīvi. Dzīves būtnes var dzīvot tik ilgi, cik mūža ilgumu tām dod viņu mātes gēni. Tad, ja tā nav mūsu debesu māte, kurai ir mūžīgā dzīvība, kas ir bez dienu sākuma vai dzīves beigām, kas mums var atvērt mūžīgās dzīvības ceļu, neviens nevar veikt šādu darbu. Tikai debesu māte var mums dāvāt mūžīgo dzīvību. Tāpēc Dievs māte, kas pastāvēja pirms pasaules radīšanas, šajā laikmetā atklāja sevi saviem bērniem. Tas ir Dieva dievišķais gājiens. Lai cik daudz pasaulīgo zināšanu un varas būtu cilvēkam, un lai cik bagāts un prestižs būtu cilvēks šajā pasaulē, ja viņš neiemanto mūžīgo dzīvību, viņš ir visnelaimīgākais cilvēks pasaulē. Viņš nevar dzīvot mūžīgi, neskatoties uz visu savu pasaulīgo īpašumu. Tomēr debesu māte ir atnākusi uz šīs zemes miesā dēļ saviem bērniem, un kā dzīves arhitekte viņa mums ir piešķīrusi mūžīgo dzīvību. Šodien ir tā diena, kad nekad nebūs par daudz smieties atkal un atkal, 10 un pat 100 reizes. Vai tā mums nav prieka, laimes un prieka pilna diena? Nepaturēsim šo prieku un laimi tikai pie sevis, bet darīsim to zināmu visiem cilvēkiem Samarijā un zemes malās. Dievs ir dzīves arhitekts. Ja jūs vēlaties saņemt mūžīgo dzīvību, vai jums nevajadzētu ticēt Dievam mātei? Tas ir tāpēc, ka tikai Dievam ir mūžīgā dzīvība. Lūdzu, pajautājiet viņiem, vai jūs pazīstat Dievu māti. Viņi atbildēs, nezinām. Tad jūs varat viņiem pateikt, ja jūs nepazīstat Dievu māti, jūs nevarat dzīvot mūžīgi un doties uz debesu valstību. Jūs nezināt Dievu māti, bet mēs zinām. Vai jūs mācīsieties no mums? Tad viņi teiks, jā, es sekošu tam, ko jūs sakāt. Ja jūs sakāt, mācieties un topiet kristīti, es kristīšos. Ja jūs sakāt, sludiniet, es cītīgi sludināšu. Es dzīvošu saskaņā ar visām tēva un mātes mācībām. Šādā veidā apvienosim viņus visus. Viņi šobrīd ir kaut kur ārā. Nevajag attaisnoties, sakot, es to nevaru izdarīt šā vai tā iemesla dēļ. Vilcināšanās acis redz tikai šķēršļus, bet ticības acis vienmēr redz ceļu. Šodien ir diena, kad debesu māte atnāca uz šīs zemes dēļ saviem bērniem ar apņēmību būt gatava iet cauri daudziem upuriem. Bet mums tika atvērts svētīgais ceļš. Tā kā tēvs un māte, kas ir dzīvības arhitekti, ieradās uz šīs zemes, mēs tagad varam saņemt mūžīgo dzīvību un ieiet debesu valstībā. Šajā dienā es vēlreiz patiesi izsaku mūžīgo pateicību, slavu, godu un slavu jaunajai Jeruzalemei debesu mātei. Brāļi un māsas, vai jūs visi nevēlaties iepriecināt debesu māti? Pirmkārt, mums vajadzētu priecāties un līksmoties. Izteiksim pateicību viens otram un būsim iecietīgi viens pret otru, lai mēs varētu padarīt Ciānu par vietu, kur dziedāšanas skaņas nekad nebeidzas. Cerot, ka esat saņēmuši daudz žēlastības, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!